Karostā. Latvijas kausa izcīņas 4. posms minirallijā. Tas jau ir mums 2. asfalta rallijs. Šogad mums ir sadalījums 3 asfalta rallija, 3 grāns rallija. Atmosfēra lieliski, fantastiski, lietas nelīs, cilvēku daudz, bērniem arī ir izklaides. Tūlīt būs starts. Braucam droši. Jā. Trase noteikti būs ļoti interesanta. Šādi neesam braukuši. Liepājā esam pirmoreiz, bet es domāju, ka būs ļoti interesanti. Vajag foršas sajūtas. Organizatori ir ļoti pacentušies. Ir kaut kādi jauni ātrumposmi, visādas teritorijas sapītas, kaut kas pilnīgi citādāks pēc gulbenes. Ļoti tehniski. Daudz ir jāpievērš uzmanību, lai kaut ko nesajauktu, sevišķi otrajā dopā. Pirmais, liekas, visgrūtākais pa mežu. Tur ir pareizi jālasa, pareizās rokas, vajag vienu kļūdu un principā var beigties. Industriālais parks Liepājas. Līdzīgs biķerniekiem, tuvu tam. Daudz asie līkumi un asfalts. Kaut kas savādāks, nav daudz pieredze uz asfaltu, bet mēģināsim, cik varēs, tik varēs. Ko darīsiet, lai noturētu kopvērtējumu pozīciju? Liekus riskus neņemsim, brauksim savā tempā un krāsim kaut kādus punktus. Nav svarīgi uzvarēt vai zaudēt šobrīd. Kopvērtējumā laikam cīnīties par pirmo trīnieku. Par pirmo otro vietu mēs reāli cīnamies, un tad mums tur ir sīva cīņa, un tagad ir diezgan ir asfalts, kur varētu mūs apdzīt. Ļoti liels uztraukums, tā kā mums ir pirmā debitēja minirallijā. Startēšu kopā ar visu savu ģimeni, tēti un brāli. Brauc ar Bembi, bet kas tā papildus blakus mašīnas? Mani ir paši labākie draugi. Viņi gribēja kaut ko sarūpēt, lai smieklīgāk mums te. Un kā, domā, sieva atradīs? Es nezinu, to jau laiks rādīs tikai. Pagājuši gadu mēs stāvējām tajā vietā un skatījāmies, un šogad mēs brauksim cauri, un tās sajūtas vienkārši fantastiskas. Pagam, mēs vēl neesam nobraukuši, tā kā nobrauksim. Bet mēs tikai braucām, un mums tās sajūtas jau ir tādas. We are all good, bet mēs esam stabā. Mans mīļākais draugs. Jums viens no top laikiem pirmajā ātrumposmā? Tā kaut kā no rīta runājām, ka uz to pirmo ātrumposmu tur vajag, teiksim, tā big balls un kaut kā sakoncentrējāmies, bet kaut kur arī bišķiņ bija pa daudz. Negadījums ar laimīgām beigām bišķiņ atstāmies Palmā un aizbraucām tālāk. Tāds labs pienākošais ātrums bija un bišķiņ pazuda saķerīt. Ko pirmais aplis aizvedīts, kādas sajūtas? Dažādas, jo bija gan bailīgi. Es pirmo reizi nedēļu Tomam blakus. Nebija gatavs, ka viņš tā brauc, bet viss ir trāpīja. Bišķiņi nesagāja, bet tur tā arī vajadzēja, lai nezaudētu ātrumu. Es pat kā liepājnieks tur tajā mežā nebija bijis. Tur, kur mēs braucām, tagad tas bija kaut kas arī jauns priekš manis. Izrāda, tur ir ceļš. Ļoti dīvaini braukt, visu laiku ir brauks ar aizmugurs piedziņu, un tagad priekšpiedziņā tas ir ārprāts. Ko uz otro apli domājat pielikt? Neko. Roksbremzu vairāk. Mums bija galvenais pasargāt šoseju, trāpījām uz sānu, lai te nebūtu ēts. Meitenes ar puķiem nemet? Jā, ir jau pieteikumi. Vakarā būs atlase. Pastaigāju apkārt pie citām ekipāžām. Tās saka, ka pirmais brauciens būs ļoti slidens. Nenormāli dubļi samesti uz asfaltu. Bremzē. Bremzē starp kokiem. Kā jau vienmēr temps labs, bet kļūdas vajag tā kā izdzēst. Tad jau brauksim arī topā, man liekas. Pāris vietās gandrīz izšķēdījām priekšējo buferi. Ir diezgan slidens vietām, tāpēc ir ar ko pacīnīties vēl. Kā pašam rokas tiek visam līdzi? Protams, ka tiek, vienmēr ir tikušas. Uzbraucām uz apmali līdz baigi slīdēji.
Es pazudu scenogrammā momentā, kamēr viss tas šoks ar to riepu. Uz otro apli liksiet klāt vai piesardzīgāk? Es domāju, ka jāliek klāt. Mums čempionāts svarīgs, kopērtējums svarīgs, jādod virsū, nav variantu vienkārši. Es domāju, ka otrā reize būs daudz drošāk. Kāds Turmans muļķības nestāst? Pazūd brīžiem kaut kur viņš, bet mēs kopā kaut kā izcīnamies līdz galam. Pie stārta norāvām puses. Nedabūjām pat to rallija garšu izjust. Gatavs. Uz Cēsvaini brauksiet? Nu, noteikti, jā. Tas, kad sezona ir cūkām, bet noteikti gribu izmēģināt to Cēsvaini. Pirmo dopu iesākām ļoti labi, bet, diemžēl, motora pārsaks attaisījās. Un tad bija tāds interesants brauciens pa ļoti maza redzamības lauku. Bet līdz galam nobraucām pirmo apalu un viss kārtībā. Pārējie dopi bija forši, bija asfaltiņš un tur halbdais neattaisījās. Nu, pastāst, kā tev veicās? Šodien bija plāns iebraukt pieciniekā, bet plānu mēs esam pārpildījuši, mēs būsim otrie. Tā kā ir viss izpildīts priekš kopvērtējiem punktiem, un tad paliek vēl 2 sacensības, tā kā mēs pa Liepāju. Paldies, visi forša sacensība laba. Šoreiz mums bija mērķis tiešām finišēt, jo esam braukuši karostā ne pirmo reizi. Pirmais posms bija tāds diezgan slidens. Iepriekšējie braucēji jau teica, ka bija slidens, bet neticējām līdz galam un nesavācāmies. Sākām ar labo pusi. Uzsitām kārtīgi gan apakšu, Turmans pastījās uz augšu, ko tu redzēji, kad tu pasties. Koks nāk pretī. Ko jūs ieteiktu jaunajiem braucējiem? Es ieteiktu braukt un vispār nedomāt un nestresot un viss sanāks. Tā vispār kopsumā bija ļoti interesanti. Uzturos pārsvarā tikai un vienīgi Rīgā. Tad man sanāk tikai brīvdienās atbraukt uz Liepāju, šeit mājās. Un savu mājas gonku aizvedīt, tas bija tā kā pienākums, kā vajag izdarīt. Kāpēc ieteikt citiem piedalīties minirallijā? Es ieteiktu tiem, kuriem patīk adrenalīns, ātra braukšana. Tagad tu legāli var teikt pa pilsētu braukt, ātrāk nekā ir atļautais ātrums un vienkārši labas emocijas un viss tāda atmosfēra šeit. Ko rallijs ir noslēdzies, var teikt uz pozitīvas nots. Citiem bija neveiksmes. Varbūt viņam būs veiksme, jo viņš meklē sievu. Ko mamākais pasākums? Dalībnieki apmierināti, ceļš visiem patīk. Pirmais ātruma posms, ko es uzskatu, ka viņš ir kāds unikāls. Latvijā tāda nav. Tiekamies Cēsvainē.